izgudrojumu apgūt. Bet vispirms tiešām tam izgudrojumam ir jābūt, un viņš ir arī attiecīgi jāizsargā. Izgudrojums, kā pie viņa tikt, par to šeit līdz šim nerunāja, un kaut kā tas bieži vispār paslīd garām šis elements, jo domā bieži kļūdaini, ka pirmkārt izgudrojums tādu vai citādu iemeslu dēļ rodās galvā tikai, un tad, ja viņš ir radies, tad sāksim viņu veidot, viņu fiksēt, izstrādāt. Un otrais, ka izgudrojums daudziem liekas, ir noteikti kaut kas ļoti liels, vismaz lokomotīvu vai lidmašīnu. Bet man gribās šeit pievest divus tādus klasisks piemērus. Šeit ir daudz dāmu, un, teiksim, viens piemērs, ka viena zeķu fabrika Beļģijā bija pilnīgi uz bankrota robežas, respektīvi viņi bija tikpat kā bankrotējusi. Visa bankrota procedūra bija ievadīta. Tas bija 1949. gads. Tātad gandrīz 60 gadu atpakaļ. Un pēkšņi tam mazās firmas saimniekam ienāca prātā, ka viņš iezīmēs dāmu zeķēs papēdi un iezīmēs melno vīli. Viņš kļuva dažu nedēļu laikā par miljonāru. Lūk, vai ne, tas liecina, ka nav jābūt nedz lidmašīnai, nedz lokomotīvai. Vēl var pievest piemēru, teiksim, par dāmu krušturiem. Tas ir 50. gadu sākums, ka krušturi tika izveidoti bez plecu lentītēm, un dāmām tas ļoti patika. Tie divi cilvēki, viens kungs un viena dāma, arī ļoti īsā laika posmā kļuva ļoti bagāti cilvēki. Es, godājamie kolēģi, runājot par izgudrojumu aizsardzību, tiešām gribu akcentēt, ka nākamā kļūda, ko daudzi pieļauj, ir tā, ka vispirms, man ir laba doma, es esmu kaut ko uzskicējis, uzskatu, ka tas ir reāli izstrādājams, reāli prototips izgatavojams vai tehnoloģija manis izdomātā piemērojama tam vai citam procesam, un tad, kad es to būšu pārbaudījis, tad es rakstīšu patentu pieteikumu. Glupība. Patentu pieteikums ir jāraksta tad, kad jums galvā ir skaidri formulējusies šī tehniskā ideja vai šis tehniskais risinājums. Jo tajā laika posmā, kuru jūs patērēsiet, lai pārbaudītu savas domas pareizību, jūs variet to viegli pazaudēt. Var pievest simtiem piemēru par to, kad šādi zudumi tam vai konkrētam kolēģim vai kolēģu grupai ir bijuši. Gan mūsu valstī, es runāju par daudziem gadiem, jāsaka vai ne, jo izgudrotāju korpus Latvijā vienmēr ir bijis vērā ņemams. Mums bija, un es gribētu teikt, ka arī šodien ir atzīstami un atzīti inženieri,
tehniķi, vai nav svarīgi, kāda ir viņa, jāsaka, profesionālā izglītība, vienkārši talantīgi cilvēki radioelektronikas nozarē, lielajā ķīmijā, farmaceitiskajā ķīmijā, aparātu būvē, tekstilu rūpniecībā ir mums šādi cilvēki. Bet kāpēc mēs par viņiem mazāk dzirdam? Tā nelaimīgā iemesla dēļ, ka mums šodien nav pilnvērtīga ķēdīte, ražošanas procesi, tie uz augšu prasa konstruktīvus tehnoloģiskus risinājumus, un šie tālāk prasa no zinātnes, tajā skaitā arī fundamentālajiem pētījumiem, lai šī saiknīte būtu. Šobrīd mums Latvijā, es gribētu teikt, vienmēr viss var būt labāk, bet puslīdz augšējā sfēra, neskatoties, jau Ribits kungs teica, tas sašaurinātais, jeb nepietiekamais kopumā finansējums zinātnei, neskatoties uz to, augšējais posms un sekundārais, no tā izrietošais konstruktoru tehnoloģiskie risinājumi, mums ir spēcīgs zinātniskais inženieru korpus Latvijā. Bet tālāk ir vākums, par nožēlošanu vākums. Tā vietā, lai šī apakšējā daļa izvirzītu prasības tiem diviem nākamajiem posmiem, tas faktiski nav. Es gribu ticēt, ka šī ekonomikas baze, šī ražojošā sfēra atgriezīsies, bez tās vispār ir tintē. Un ilgi mēs sēdēsim tintē, ja mēs nespēsim ar šo apakšējo ekonomikas bazi tikt galā, viņu atjaunot, viņu iedarbināt. Šodien mēs varam runāt joprojām, ka Latvijā ir izgudrotāji, inženieri, kuru darbi apsteidz ne tik vienreizēji, bet sistemātiski apsteidz vislabākos risinājumus, vislabākos pētniecības rezultātus, atzītās tehnikas progresa valstīs Ameriku, Angliju, Vāciju, Franciju, Šveici un tā tālāk. Piemēram, pārklājumi vākumā, Sidrabe, kādreizējais speciāli vākumu konstruktoru birojs. Izgudrojumi no viņiem Latvijas patentu valdē ir 0, bet izgudrojumi gadā tādi, kurus pusdzīvus no viņiem atrauj Japāņu, Anglijas, Amerikas, Vācijas firmas, ir vismaz 4, 5, 6 gadā. Bet līgumā par tādu vai citādu tehnoloģiju vai konstruktīvo risinājumu izstrādāšanu un paša primārā prototipa izgatavošanu, līgumā ir ierakstīts, ka visas novitātes patentu birojos, savās patentu iestādēs iesniegs pasūtītājs, Japāņu firma, Anglijas firma, Amerikas firma, Vācijas firma. Jā, latviskie uzvārdi, kā autori bez šaubām šajā Japāņu, Amerikāņu vai Anglijas patentā parādās.
teiksim, mēs visi lepojamies gadu gaitā ar Organiskās sintēzes institūtu. Ar to, kas tur tiek izstrādāts un apvienībā Grindeks ražots. Pēdējais kliedziens, teiksim, sirds preparāts, atsevišķām sirds kaitēm remantadīns. Kādreiz, teiksim, 70. gadu beigās apsteidzoši atsevišķām ļaunā audzēja formām ftorafūrs. Ja tie bija pasaulē, un šodien remantadīns vēl joprojām ir, jāsaka, ja ne vislabākais atsevišķām, jāsaka, kardioloģiskajām slimībām preparāts, tad vismaz pašā augšējā galā. Līvans optiskās šķiedras ražotne. Tieši tāda pati aina, kā es pieminēju par sidrabi. Ir nopietni izgudrojumi, apsteidzoši pasaules līmeni un stabili turoties šajā apsteidzošajā zonā, bet tikai atkal kādu ārzem firmas pieteiktajā patentā savā valstī ir latviskie uzvārdi. Lūk, atgriežoties pie tā, tātad vai ne, mums tiešām vispirms ir jārūpējās par aizsardzību, negaidot, kad jūs savu novitāti būsiet paši pārbaudījuši, apstiprinājuši paši sev, kad jūsu doma ir reāla, darboties spējīga, tātad vai ne aizsardzība, par to jums ir jārūpējās. Šī brīdī to jūs, es domāju, viss šeit ziniet, ka katram patentam ir tikai teritoriāls spēks. Ja jūs esat viņu pieteikuši Latvijas Republikā, tad Latvijas Republikā, ja jūs saņemsiet patentu, publikācijas dienā viņš stājās spēkā, viņš arī šīs individuālās tiesības piešķirs tikai par viņa darbību, jāsaka, šajā teritorijā. Var šodien pieteikt, teiksim, vai ne, arī, es uzskatu, pietiekami labi, tas ir Eiropas patents. Pieteikt vai ne savu patentu pieteikumu Eiropas patentu iestādē. Tas bez šaubām ir jūtam dārgāk, bet ne pārāk. Teiksim, Eiropas patentu pieteikums, tas ir, tur arī ir nianses, bet starp 1000 un 1500 eiro. Bet tas katrā gadījumā jums jau garantē šī patenta darbību entās attīstītās valstīs. Skaidrs, ka, lai patentētu, jums arī ir jāizzina viss tas process, par kuru zināmā mērā runāja Elert kungs, kur jūs esiet ieinteresēti, kāda iemesla dēļ, vai tur ir varbūt izstrādes, kuras jūs variet nosekt ar savu patentu pieteikumu un vēlāk ar patentu, jo tādu zināmu aizsardzību jūs jau sākiet saņemt ar savu patentu pieteikumu, ar šo datumu, kad ir pieņemts, jāsaka, pirmajā patentu iestādē. Un atbilstoši Parīzes konvencijai par rūpnieciskā īpašuma tiesisko aizsardzību, jūs variet 11 mēneši, formāli ir 12, bet es vienmēr saku 11 mēneši, lai 12. mēnesī noformētu pieteikumu un ar šo primāro, teiksim, Latvijas prioritātes datumu pieteiktu, teiksim, Francijā, Anglijā, Amerikā, valstīs, kurās darbojas
šī Parīzes konvencija par rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzību un šis prioritātes gads. Tātad vai ne ir laiks izpētēji? Vai tas varbūt jums būs eksports, vai varbūt jūs tiešām domājat, ka tur pie līdzīga risinājuma strādā, var ieinteresēties par jūsu risinājumu, lai iegūtu tiesības, respektīvi vai ne, pats celsies ierosme, lai jūs varbūt iesaistītos licences darījumā. Tātad vai ne trešo reizi es atkārtoju, ka doma, kad viņa ir konkretizējusies jums, gatavojiet pieteikumu. Vienlaikus domājiet, kur ir izdevīgi, attiecībā vai ne par tiesisko aizsardzību. Bez šaubām droši vien, ja jūs Latvijā strādājat, tad šis variants pieteikt primāro pieteikumu Latvijā, es domāju, ka tas, es neaģitēju, bet es domāju, ka tas ir pareizs. Un tad jūs variet vai neizmantojat Parīzes konvenciju, ne tik vien strādāt tālāk pie sava risinājuma, viņa pilnveidošanas un, varbūt iespējamām pārbaudēm, bet arī izdomāt, ja viss būs labi, kur vēl jums būtu liederīgi viņu aizsargāt. Tātad šajos 11 mēnešos arī šis izziņas process. Un vēl es nobeidzot gribu teikt, ka daudz, arī mūsu inženiertehniskie darbinieki, zinātnieki, reizēm sāk domāt, kā saka, no pirksta un no smadzenēm. Bez šaubām, vai ne, no pirksta kaut ko izsūkt un smadzenēs apsmadzeņot un pēc tam veidot savu novitāti šo izgudrojumu. Godājamie klātesošie, ja jūs ar šiem jautājumiem saskarsaties, es jums iesaku vienu. Uzbūvējiet sev tramplīnu lēcienam jaunā kvalitātē, jaunā novitātē. Un šo tramplīnu būvējiet uz esošajiem patentiem. Atkal uzskatīsiet, ka tā ir aģitācija, bet tā nav aģitācija. Tas ir vienkārši jāsaka ieteikums mūsu patentu tehniskajā bibliotekā. Ir dažādos nesējos, papīrā, mikrofilmās, diskos, vairāk kā 33 miljoni no 30, apmēram 30 pasaules valstīm patenti. Es negribu teikt, kad ir jāmeklē tur 50, 60 gadus atpakaļ, bet es tā ieteiktu par savu tēmu, par savu, jāsaka, darba virzienu, viens 15, 20 gadus pārskatītu. Un tur jūs redzēsiet visu to, kas ir aizsargāts. Jo ņemiet vērā, ka ir, neskatoties uz to, ka ir daudz papīra tīģeru, tas ir patenti, kas ir pieteikti ar zināmu nolūku, bet kuri nekad netiks realizēti. Viņi priekš tā nav domāti, bet viņi ir domāti priekš tā, lai norobežotu zināmu pētniecības vai konstruktīvu tehnoloģisko risinājumu sfēru, lai tajā neiebāžās no malas. Arī tie ir derīgi. Un tad jūs uzbūvēsiet šo tramplīnu ar reālu segumu, kas ir izdarīts līdz jums. Es nenoliedzu, ka klāt ir varbūt vajadzīgs tas, ko jūs lasiet žurnālos, periodiskajos, es beidzu. Periodiskajos, tehniskajos, zinātniskajos žurnālos. Viss tas kopā ir jūsu tramplīns. Un tad jūsu domas no esošā atspersies
un jums vieglāk būs ielikt jaunā kvalitātē, jaunās novitātēs. Paldies par uzmanību! Kā jūs īsi komentētu, cik noderīgs vai kāda plus mīnus ir tā saucamais starptautiskais patents, IPO, tas nav īsti patents? Vai to var izmantot, vai to ir vērts izmantot, vai to vērts? Uz to es varu atbildēt tā, ka jums ir jābūt skaidrībai, cik valstīs jums būtu liederīgi savu izgudrojumu aizsargāt, vai eksporta, vai varbūt iespējamās licenšu darījuma dēļ, un no tā pieņemt lēmumu. Ja jūs šādu realitāti nesaskaties, tad es nezinu, vai ir vērts šo starptautisko patentu pieteikt, no PCT vai, teiksim, Eiropas patentu. Eiropas patents varbūt būtu liederīgāk, bet es varu runāt tikai tīri, jāsaka, teorētiski. Tā, paldies, es domāju. Varbūt, ka labāk ir izvēlēties vienu vai divas valstis un atsevišķu šīm valstīm, ja jums ir pret to interesi. Tā, pirms es aicinu Lapsas kungu, gribētu teikt, kad mēs dzirdējām no Aumēstera kunga, teiksim tā, virsrakstus, ja? Pamat patiesības un pamatlietas, kas būtu jāzina par patentu lietām, un tās bija, teikšu, manuprāt, diezgan dziļas, bet te ir vietā tāda lieta, kad katram pašam mums ir iespēja iepazīties ar patentu likumu un aiziet uz patentu valdi un aprunāties ar cilvēkiem dziļāk. Katram savs jautājums, ir patentu bibliotēkas speciālisti, ja? Un mums kā izgudrotājiem un jauniem cilvēkiem tas būtu